Un tad man gribējās padalīties ar vēl vienu karti, ko es biju labi ieraudzījis X-ā. Tādā ziņā X ir ļoti vērtīgs materiāls, kur cilvēki dalās ar daudz labu informāciju. Un šeit ir attēlots šis te Hormuzas šaurums, un kur un kādā veidā kuģi iet cauri. Manuprāt, es neatceros, es pagājušajā reizē stāstīju vai ne, bet pa lielam tie kuģi iet tā kā tāds liela šoseja. Šeit iet lielie smagie kuģi vienā virzienā, te iet pretējā virzienā, tad ārpus līča iet lielie smagie kuģi. Un redzam, nu tepat tajās pusēs īsti tur nav, bet šeit ir ļoti, ļoti intensīva satiksme. Pa malām iet mazāki kuģi, vēl pa malām iet visādi zvejniecības, mazāki traļi un kuģi. Un tādā normālā dienā, tad, kad nav karš, tad tur ir vispār vienkārši tur redzi kuģu jūru, tā vismaz saka cilvēki, kas tur paši ir bijuši vai no militāri arī, vai vienkārši ar kuģiem tur bijuši atkal no tā paša X atsaucoties. Un tas, ka tad šobrīd, kas notiek, ka viņi tur šo te vietu ciet, ir atvērti jautājumi par to, vai ir nomīnēts vai nē. Šis te šaurums, kur iet lielie kuģi cauri, un pietika dažus sašaut, lai neviens negribētu īpaši daudz riskēt. Vēl papildus riska argumenti, ko citi min, ir tādi, ka neviens jau negrib tur ārprātīgi daudz riskēt, tāpēc, ka, ja tu sašausi lielo naftas tankeri, tā nafta tur izplūdīs, un tā nafta arī būs šajā pašā reģionā, un šis pats reģions pats arī dzīvo principā no ūdens, kas ir attīrīts no sāls. Un tas, kas notiek šobrīd, ir tas, ka daži kuģi iet cauri, bet tie tad ir tie draudzīgie. Un bija tās ziņas, ka Indijas kuģi kaut kādi ir gājuši cauri, kur ir apliecinājuši, ka viņi ir maksājuši juaņos, nevis ASV dolāros, un kaut ko tur Indijas šis te modī runā ar Irānu, un kaut kas iet cauri. Un tad varētu teikt, kāpēc tad visi nevarētu iet cauri, ir kaut kāds drošais ceļš. Bet tas drošais ceļš iet šeit starp divām mazām saliņām. Nu, ne mazām, bet divām Irāņu kontrolētām salām. Un tur varbūt tas droši vien nav mīnēts, bet, ja tev ir veselais saprāts un tev ir risks, ka tevi varētu apšaudīt, protams, ka šeit tu neiesi cauri. Ja? Pat neapšaudīt, vai es nezinu, vēl kaut ko tur izdarīt, ja? Savākt to kuģi. Un tad šīs visas ietekmes vēl joprojām turpinās